Ko ar Orbānu darīt? Nē, nu ar Orbānu ir, un arvien vairāk pieņemās. Tā jau bija diskusija iepriekšējā Eiropas parlamenta sasaukumā, tātad piemērot 7. pantu. Mēs redzam arī Kaja Kallasa, augstā pārstāve ārlietās, ir teikusi, ka arī sankciju griezumā viņi virzīsies šo te coalition of willing, kas nozīmē praktiski 26 valstis. Tātad mēs zinām viena, kur ir skaidri jau publiski tās līderu personā Orbāns personā pauduši, ka viņi bloķēs jebkādu militāru atbalstu sniegšanu, kamēr nav nekādas miera sarunas, jebkādu finansiālu atbalstu. Jūnijā visticamāk viņi būs tie, kas bloķēs sankciju pagarināšanu. Nu, es domāju, ka mums pietiek tur auklēties un ir jāpieņem šādi lēmumi, kur... Jo par sankcijām tāda būtiska nianses, ka Eiropas Savienības padome var lemt, tātad piemērot sankcijas. Tagad 16. sankciju pakotne ir pieņemta, paldies Dievam, Orbāns nebloķēja. Bet tagad, un tas jau bija mēs drusciņi tikko pēc Trumpa inaugurācijas, vēl es domāju, viņš tur gribēja redzēt, kā ASV projicē savu ārpolitiku. Nu, mēs redzam, ka tā ārpolitika tagad ir, ja kaut ko nosaukt man nenoteiktāku šajā pasaulē, tad tā ir ASV ārpolitika, kura mainās pa stundām, pa dienām, un ir grūti pateikt, ka viņa tāda būs, pieņemsim, ilglaicīgi. Ko ar Orbānu darīt? Nē, nu ar Orbānu ir, un arvien vairāk pieņemās. Tā jau bija diskusija iepriekšējā Eiropas parlamenta sasaukumā, tātad piemērot 7. pantu Ungārijai, kas praktiski sabotē Eiropas Savienības darbu, lēmumus dažādu iemeslu dēļ, un ka aptur balss tiesības Eiropas Savienības padomē. 7. pants to paģēra. Tam, protams, ir jābūt ļoti juridiski pamatotam. Kas ir vajadzīgs, lai viņi ieslēgtu spēku? Tā jābūt ir iniciatīvai iedrumināt. Tas ir tāpat kā ir pārkāpuma procedūras. Jā. Pārkāpuma procedūras tās arī viņas ierosina, tad vēl paiet laiks, kamēr ievāc visu informāciju, pārbauda, verificē, un tad, balstoties kaut kādu atzinumu, tad, pieņemsim, pārkāpuma procedūras atzinums ir, ka ir jāpiemēro sods. Un tas nav Eiropas parlamenta politiķu lēmums, un tam nevajadzētu būt, jo šādiem jābūt ir tieši balstītam likuma varā. Eiropas Savienības līguma ietvaros, nevis tādēļ, ka mēs tā jutāmies tajā brīdī, un tā ir jādara. Mums praktiski ir vajadzīgs tā kā vēl viens precedents, kur viņi kaut ko izdara, gan? Tas absolūtā var būt, jā.